būs nekas cits. Bet jūs nesapratīsiet. Nu, vai zini, es taču biju tava skolotāja. Kas te tagad būs? Ikrus mācīs savu? Sams atradies, prasta rauda. Stāstiel, Adīšā, vieda latte. Es bieži burbuļoju par lietām, kas jūs neuztrauc. Piemēram, kas notiek ar buļu, kad tā pazūd no pasaules? Vai tur, viņa pasaulē, pastāv dzīve? Kaut kāda dīvaina sajūta šovakar. Negribas iet mājās. Palikšu pie upes. Nu, kura lai es tevi tagad lieku? Laidīšu vaļā. Anģī, mīļā, es tevi redzēju sapnī, bet nespēju saskatīt seju. Es zināju, es visu laiku ticēju, ka esi dzīvs. Tava klātbūtne, sapratne un brīnišķīgā komunikācija. Tā ir dzīves brīdī, kad man tāda bija ļoti vajadzīga, ir nesamaksājama. Un mēs noteikti tiksimies atkal. Visi 4, kas iepazināmies upes malā. Katija, Bruno, tu un es. To es tev apsolu. Tavs draugs Andis. Brīnumi notiek tad, kad tos negaida. Un tieši tad, kad es pirmo reizi aizmirsu, ka nedrīkst iet upē. Leo, nekad nebūtu domājis, ka to teikšu, bet varbūt tas viss tev bija vajadzīgs. Tas ir apbrīnojami, jo tieši pat labi es domāju to pašu. Vai atceries, ko tu teici? Tikko bija izvilcis mani no upes, un es tevi apvēru ar jautājumiem. Ka es biju pazaudējies. Mīļais, tu biji pazaudējies jau ilgi pirms tam. Pazaudējies darbā, lomās, pats sevi. Tik dzīvi pazaudējies, ka gandrīz neievēroja cilvēkus sev blakus. Kur nu vēl viņu problēmas? Es atceros. Tu esi mainījies. Kā pasakāt?